Labdien! Šodien par tiem slepenajiem, krāsainajiem krikumiem. Par citiem te mukajiem un visādām citām piedevām, kuras mēs liekam barībā iekšā. Priekš kam viņi vajadzīgi? Pirmkārtām jau irdināšanai. Otrām kārtām barība ne tikai ar aromātu piesaista zivi. Tad, kad zivs pienāk jau klāt, tad viņi tos košos krikumus ļoti labprāt izlasa. Kurām zivīm pamatā šies te viss izmanto? Noteikti vimba, noteikti breksis. Ja mēs izmantojam konkrēti šo te mix fluo, kā nu kurš viņus sauc? Cits sauc pa sepumiņiem, cits pa sausuņiem, jo tas tā arī ir, ka tas ir kaut kāds poliski arī pečo, fluo, citam ražotājiem hlebeks. Jā, tā kā viss saistīts ar cepumiem, ar rīvmaizi, speciāli apstrādāts, speciāli pārkaltēts, izkaltēts, ļoti koša krāsa. Piedevas, kas ir praktiski jau visās barībās, ja mēs paskatāmies, kas ir ļoti lielā daļā barība jau ir iekšā. Vai būs tā, ka nepieliksiet šitos un neķersies, un jums neķersies? Nebūs jau tā, nebūs tā, bet atsevišķos gadījumos uz to raibo barību, uz to, kurā ir vairāk šeit, viņi vienkārši savādāk tā barība uzvedās. Jo šie te ir sausi. Viņš pie tam liekam klāt nevis kopā ar sauso barību, bet tad, kad jau barība ir samitrināta, tad mēs piebaram šos te klāt. Mēs viņus varam pat piebērt, ja fīderīt, tad barotavā pēc tam kaut kur lietāts uznāk un uzjauc. Tad ar šiem mēs varam pasaukt vieglāk, gan pa straumi, gan no slāņiem, pa dažādiem dziļumslāņiem varam vieglāk pasaukt zivtiņu. Kopumā tā barība izskatās daudz košāk, daudz interesantāk. Piedevas ir ļoti dažādas, gan vienkrāsainās, tur atsevišķi oranžas, miksīts, zaļas, dzeltenas, sarkanas. Ja, tad nav tā, ka kāda krāsa noteikti strādā. Ir tā, ka pat Latvijā aizgāja bums uz zaļajiem, un tur visi zaļie arī ir izpirkti. Krikumiem ražotājs brīnās, kur jūs viņus liekat? Nevienā Eiropas valstī zaļos nepērk. Latvijā pērk. Tas ir tādas vispopulārākais priekš visiem ražotājiem ir miksis. Te ir rupjāks, mums teiksim, ir divi ražotāji sausiņi, un vienam ir smalkāki, vienam ir rupjāki. Ja, tā, kad rupjākie uzpeldēs ātrāk, viņi tad lielāku frakciju padarīs barību rupjāku frakciju. Ja, tad smalkākie padarīs to visu smalkāku. Tad pie piedevām, ko mēs vēl varam pie piedevām piesaukt klāt? Tātad ir maltas kaņepes, maltas un vesels kaņepes. Ar ko mēs varam barības uzlabot? Barību darbību varam. Kaut kādos apstākļos tas dos papildus rezultātu, var uzlabot tieši ieinteresēt karpu, var ieinteresēt breksi. Mēs paņemam kaņepi, malto pieliekam. Kaņepi pilda gan aromatizatoru, gan arī barības sastāvdaļas funkciju. Maltais koriandrs, tas ir gan irdinātājs, gan ļoti labs tāds augstā ūdens aromatizators. Tas var būt augstā ūdens barībām pat tāds uz raudu, uz balto sapalu, arī uz tādu vidējo breksīti, kā viens no galvenajiem aromatizatoriem, tieši koriandrs. Tad vasaras piedevas, tās, ko mēs saucam par piedevām, tomēr klāt viss, ko mēs liekam jau gatavai barībai klāt, tad ir mani mīļie zirņi. Jā, es šā gada bums, mīksti. Zirņi, viņi ir vakuma pakās, gan kilogramīgās, gan puskilogramīgās, viņi mīksti, ar ko ar pirkstiem paņemt, saspiest to zirnīti kopā. Es viņu tomēr ieteiktu vai nu griezt uz ķēvienu, kas ir garš process, vai nu paņemam rupjo barības sietu, izberdzējam cauri, un tad tāds ļoti labi. Praktiski visas copes, kad ir bijuši zirņi klāt, ir ļoti veiksmīgi šogad breksis bijuši. Tieši tas pats ir arī ar kukurūzu. Arī lielie graudi, tie nav tādi, kā mēs liekam, tie pat, var viņus izmantot arī esmē, bet tomēr pamatā tas ir barībai. Ja, karpām viņas var šaut ar kaķeni tāpatās, var pabērt brekšu barībām, karūsu, glīņu barībām. Viņas tomēr arī labāk ir izrīvēts ar sietu, vai sagriezt ar šķērītēm mīkstas. Viņas normāli ar sietu biežās, tā kā vārīta, droši vien, ka saprotamāk, viņi ir tā kā nelīdz galam izvārīti. Ja, kad it kā jau jā, bet vēl nav putrā.
Un tas ir ļoti svarīgi. Tad tā rupjā frakcija saglabājās un visu copas laiku, un zivīm ļoti patīk. Man pašam ir liels atklājums, tādi paši kā kukurūza un zirni, tā kā nelīdz galam izvārīti, bet lietošanai pilnīgi gatavi kvieši graudi. Padara barību daudz rupjāku. Ļoti, ļoti interesanti rupja frakcija. Tāpat kā pieca. Tāds pats ir arī gan varītas grūmas, jau pakās gatavs nopērkams, gan 5 graudu maisījumi, mikropelets ar tādas 2-4 mm pelets. Tas arī viss ir gan kā papildus barības uzlabotājs, pilnvērtīgāk, kā rupjāka barības frakcija. Te ir baltie tārpi, tātad muškāpa, ir ar motelīti, ir ar slieku, un tādas 2-4 mm granulas. Iebaram nav, jo viņš viss uzreiz jāber. Tev jāieber saujiņu barībā, lai būtu rupjāka sastāvdaļa, lai te lielai zivī pienākot, būtu interesantāk. Un noteikti tas viss nav vienā reizē jāber, gan zirni, gan kukurūzi, gan graudi, gan viss tie. Nē, tas ir vienkārši kā idejas, lai jūs atrastu to, kas jums patīk vislabāk, un attiecīgi, ja jums patiks, tad jūsu zivī patiks noteikti.